Sveiki! Šoreiz jūsu uzmanībai HP veikums Intel Ultrabook datoru frontē, proti HP Folio 13. Kas tas ir? Protams, kā mēs to redzam pēc nosaukuma, tas ir 13 colu ekrāna diagonāls klēpdators, un tā kā tas ir Ultrabooks, tad, protams, mēs sagaidām, ka tas būs tādas patīkamas apdares kvalitātes datoriņš ar SSD cieto disku un tā pašā laikā pietiekamu veiktspēju, lai to izmantot kā darba datoru cilvēks, kurš nevēlas staipīt apkārt vairāk. Lūk, ko cilvēks saņem iegādājot uz šo datoru? Tātad mēs saņemam datoru ar alumīniju vāciņu un kādu patīkamas kvalitātes plasmas apakšdaļu, datoru ar 13 colu ekrānu, ar pilnizmēra tastatūru un galvenais SSD tehnoloģijas cieto disku, kas kopā ar i5 procesoru un 4 GB operatīvās atmiņas nodrošina patīkamu darbības ātrumu. Datoriņa biezums ir 18 mm, kas varbūt ir samērā daudz, ja mēs salīdzinām ar citiem šī datora konkurentiem. Toties tas ir pilnīgi pietiekami, lai korpusā ievietot Ethernet pieslēgu līgzdu, kas nebūtu nav bieži sastopama parādība Ultrabook saimē, HDMI portu, pilna izmēra, USB 3, tātad ātrai datu apmaiņai, atmiņas karšu lasītāji, un otrā pusē mēs redzam ir parastais USB 2.0 pieslēgu līgzda un audio hibrīda līgzda, proti līgzda, kurā varam izspraust austiņas vai austiņu un mikrofonu, vai arī tikai mikrofonu, ko nu vēlamies. Datoriņu attaisot, pirmais, kas pievērš mūsu uzmanību, ir ekrāns, kurš gan jāsaka ir mazliet mazāks nekā mēs to vēlētos sagaidīt no 13 colu ekrāna, un tā iemesls ir melnā apmalīte ap ekrāna izgaismoto daļu, kur augšpusē ir pilnīgi attaisnojumi, tāpēc, ka tur ir izvietota tīmekļa kamera, taču, protams, ka brīdī, kad mēs viņu izslēdzām, mums likās, ka ekrāns ir lielāks, un tad mēs ieslēdzam pirmoreiz atnākuši mājās un redzam, nē, ekrāns tomēr ir mazliet mazāks. No otras puses, ekrāna izšķirtspēja ir pietiekami liela, lai uz tā bez kāda sasprindzinājuma pietiekami ergonomiski, lai varētu darboties Office programmatūra vai arī kādu citu lietu, ko nu sirds vēlas. Datoriņā tastatūra ir pilna izmēra, burtiņi ir normāla lieluma, respektīvi uz tiem ir iespējams rakstīt ne mazāk komfortabli kā uz galdatoru tastatūras. Kas ir labi, tastatūra ir arī izgaismojama. Tiesa, atšķirībā no MacBook Air, te nav apkārtēji apgaismojošs sensors, kas pats automātiski ieslēdz un izslēdz tastatūras apgaismojumu. Taču nav jau nekāda problēma brīdī, kad es nevaru saskatīt burtiņus, ieslēgt gaismīgi. Pareizi? Pareizi. Galu galā, ieejot istabā, ja tur ir tumšs, mēs arī ieslēdzam gaismu, nevis gaidām, ka viņi tā pati ieslēgties. Ja? Līdzīgi ir iespējams ar roku manuāli ieslēgt un izslēgt arī datora Wi-Fi savienojumu, kas nodara brīžos, ja mums ir jālieto dators vietā, kur Wi-Fi nemaz nav. Tas ļauj ietaupīt noteikti kaut kādu zināmu laiku autonomijas. Ja runājam par autonomiju, tad ražotājs sola, ka šīs dators ar vienu baterijas uzlādi spēs darboties 9 stundas. Mūsu testi, kas acīm redzot bija stipri agresīvāki, liecina, ka 9 stundu autonomijas vērtējums tomēr ir iespējams pārāk optimistisks. Uzliekot ekrāna gaišumu uz apmēram 70% un ieslēdzot Wi-Fi un laižot pa cilpu video, šīs datoriņš spēja darboties 6 stundas no vienas baterijas uzlādes. Uzreiz jāsaka, ka tas ir viens no labākajiem, ja ne pats labākais rādītājs Ultrabook saimai,
piemēram, tas pats vēsturiskais šī datora konkurence MacBook Air šādā testa režīmā spēja darboties pa pusstundu mazāk. Protams, par šo pusstundu mēs maksājam ar 150 gramiem svara un mazliet biezāku korpusu. Ja runājam par komponentiem, tad datoriņā ir iebūvēts Intel Core i5 procesors, ar attiecīgi komplektā blakus vāģi ielikto video čipu. Tam ir 4 GB operatīvās atmiņas un, kas būtiski, 128 GB apjomā SSD tehnoloģijas cietais disks. Tas viss komplektā padara šo datoriņu par patīkami ātru tādām ikdienas darbībām. Tam ir arī labs driver nodrošinājums. HP ir izdevies labi uzrakstīt šīs it kā nekad neredzamās, bet tomēr vienmēr jūtamās programmatūras daļas, un datora skārienu paliknes ir patīkami precīzs, klausa ir paredzams un darbojas ļoti labi, labāk nekā tas ir ar vairumu citu Windows klēpdatoru. Ja runājam par programmatūru, tad datoriņā ir instalēta ne tikai Windows 7 Professional 64-bitu operētāja sistēma, bet arī HP paša izveidotās utilītu programmas, kas vieniem patīk, citiem nepatīk, bet tomēr ir. Ražotājs šo datoru pozicionē kā biznesa auditorijai paredzētu produktu, un par to liecina gan datoriņa dizains un apdars kvalitāte, gan arī tas, ka šim datoram ir iebūvēts TPM čips, proti jūsu dati ir drošībā. Ja mēs apkopojam šī datora plusus, tad tā noteikti ir labā pieslēgvietu izvēle, patīkamais un pietiekami kvalitatīvais nostrādājums un dizains, ērtā tastatūra un respektējama autonomija. Tomēr 6 stundas tādā skarbā skrējienā tas nebūtu nav maz. Ja mēs gribam atrast kādu mīnusu, un mēs gribam atrast kādu mīnusu, tad jāsaka, ka viena lieta būtu ventilators. Pirmkārt, tas ir sadzirdams pat šādā stāvoklī, kad dators ir ieslēgts, taču mēs uz viņa nedarām pilnīgi nekā, un brīdī, ja mēs tur kaut ko darām, viņš kļūst pat mazliet skaļāks, kas varētu būt par traucēkli tādiem īpaši jūtīgiem cilvēkiem, skaņas jūtīgiem cilvēkiem, vai arī, teiksim, strādājot kādā ļoti klusā vidē, piemēram, tas būtu bibliotēkas lasītava, ja, tur iespējams tas traucētu pat ne tikai šī datora lietotāja, bet arī kādu, kas sēž blakus. Un arī ventilatoru izlietojumu nevar uzskatīt par veiksmīgu. Proti, tas ir izvietots uz korpusa apakšējā paneļa vietā, kuru ir ļoti viegli aizsegt. Gan ar kāju, turot viņu šo datoru klēpī, gan arī, piemēram, ieliekot segā, pilnīgi noteikti nekāds gaiss garām neies, un tātad datora ventilācija būs traucēta. Internetā lasīju, ka ļaudis sūdzējās par šī datora ekrānu. Jāsaka godīgi, ka, protams, mēs negaidām nekādus brīnumus no šāda kalibra un šāda uzdevuma datora ekrāna ziņā. Ja? Mēs negaidām, lai tur būtu IPS matrica, lai tur būtu nezinu kas. Galvā tas ir domāts datoriņš darbam. Par visu to, kas šeit ir, Hewlett Packard vēlas 750 latus, kas ir ļoti tāda akceptējama un normāla cena šādas kvalitātes un šāda aprīkojuma datoros. Galvā tas ir 150 latu mazāk nekā MacBook Air.